Katrai dzīvei būtnei, katram cilvēkam ir sava ideālā vide, savs ideālais attiecību scenārijs. Tāpēc es arī ļoti, ļoti kategoriski pret attiecību šabloniem, ka sieviete jābūt tādai, vīrietim jābūt tādam, ģimenes budžetu jāvada tā. Tas viss ir muļķības. Katram vajag savu veidu, oriģinālu, īpašu veidu. Katram cilvēkam vajag atrast gan fiziski savu vietu, kur viņam ir labi, gan arī to attiecības stilu, scenāriju veidu, kas viņam der, kur viņam būs labi. Tas ir svarīgi. Tas ir tā kā pirmais punkts tajā visā, kad mēs runājam par dzīves centru. Vajag atrast savu vidi un uzticēties savam sajūtām. Tālāk, ka mēs jau noskaidrojam, ka katram cilvēkam ir sava individuāla pasaule ar savu ideālo vidi. Un tā pasaule, tava pasaule, eksistē tikai, kamēr tu šeit esi. Neesi tu, pasaule arī nav. Pasaule aiziet kopā ar cilvēku. Tāpēc tava pasaule ir maksimāli ieinteresēta dot tev visu, lai tu esi priecīgi, gandarīti, lai tev ir daudz emocijas, lai tu esi dzīva. Cik tu esi dzīva, cik tu jūties dzīva, tās ir atkarīgs no emocijām. Jo vairāk emociju, jo dzīvāk tu esi. Nu tā, ja vienkārši to izskaidrot. Tāpēc pasaule vienmēr ir dāsna. Un tad, kad varbūt citreiz jūs dzirdējāt, ka saka, tava pasaule dāsna pret tevi, atveries pasaules dāsnumai pret tevi. Jā, pasaule ir ļoti dāsna pret tevi, jo pasaule ir vienīga interese, lai tu esi dzīva. Tāpēc pasaule ir gatava tev dot visu bagātību, kas viņa ir, tik ņem. Bet šeit atkal mēs atduramies pret to, ka pasaule tevi neredz, ja tu neesi centrā. Lai pasaule patiešām visa tajā savā bagātība atverās tev pretī, tad tev jābūt centrā. Ja tu neesi centrā, tu esi neredzama, caurspīdīga un nav kam dot, nav kam tajā savā dāsnumā atvērties. Tas ir vēl viens tāds ļoti svarīgs moments. Bet gadās tā, ka tavā dzīves centrā ir viss pēc kārtas, tikai ne tu. Tur var būt vīrs, bērni, mamma. Tas varbūt ir tādi paredzamas personas, kas aizņēma centrālo vietu sievietes dzīvē. Bet pats tāds interesantākais sākas, tad, kad dzīves centrā ir nauda vai naudas trūkums, slimība var būt dzīves centrā. Dzīves centrā var būt, ja pieņemsim, sievietei gadījās, attiecības gadījās piedzīvot kaut kādu kreiso soli vienu no partnera, un tad pēc tam cilvēki var sajiet kopā atpakaļ, bet mūžīgi tajā centrā paliek tā, vai sieviete vai vīrietis. Kas vēl tur var būt? Vēl centrā var būt tēli, pieņemsim tādi tēli kā laba sieva, laba mamma, kārtīga saimniece vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā centru var aizņemt ne tikai konkrēts cilvēks, bet arī kaut kāds tēls. Un katrā dzīves jomā tā situācija ar to centru var atšķirties. Vienā dzīves jomā tu skaidri zini, ka tu esi centrā, un cita dzīves jomā tu neesi, un cita atkal tu neesi. Piemēram, darbā centrā var būt klienti vai priekšniecība. Tas nav tā, ka ir tas centrs, un tur konkrēti tur stāv kaut kāda kompānija. Nē, katrā jomā var būt dažāda situācija, un visticamāk ir jomas, kur
tu jau esi centrā. Kā to saprast, ka tu esi ļoti pārliecināta, ļoti stabila. Neviens nevarēs tevi ar savu viedokli, ar savu komentāru, ar savu darbību, nekāda veidā neviens nevarēs tev no tā centra izstumt ārā. Neviens. Ja, nu, vat pieņemsim, ja tu zini, ka tu esi laba mamma, un tu to zini, un tu esi centrā, es esmu laba mamma, un es zinu, un tev var kaut visa pasaule teikt, ka tu kaut kā nepareizi audzini bērnus, tev tas vispār būs kā pieli ūdens, neinteresē. Vispār neinteresē. Es tagad šo piemēru atcerējos, jo es zinu, ka starp mūsu šodienas online kompānija ir meitenei, kura zina, ka viņa ir laba mamma. Nu, iedvesmojos no viņas paņemt šo piemēru. Jā, un vienalga, ko citi teiks, tu to zini, un viss, jā. Ja jūs tā pameklēsiet, katru no jums atradīs to sfēru, kur tu notiekties centrā. Es nezinu, varbūt savā darbā, varbūt attiecības, varbūt kaut kādā savā hobijā. Kā saprast, ka tu neesi centrā? Ja tu neesi centrā, tad tu būsi tā, kura to centru vienmēr apkalpos. Ja vīrietis ir centrā, sieviete būs atkarīga no vīriešu viedokļa, baidīsies no viņa emocijām un tā tālāk. Un visa darbība būs vērsta uz to, lai viņš būtu apmierināts, lai kaut kādu uzslavu un dabūt apstiprinājumu, ka tu esi laba, ka viņš ir apmierināts. Un citiem vārdiem sakot, sieviete cenšas attaisnot viņa cerības. Ja tu centies attaisnot kāda cerības, tad tās cilvēks ir centrā. Un tu, es nezinu, varbūt šīs vārdu salikums apkalpo šo centru skan kaut kā nejauki. Piedodiet, lūdzu, ja tā tas skan. Bet man nesanāca tādu kaut kādu vārdu, kas labāk atspoguļotu šo attiecību būtību izdomāt. Un tad attiecības ar vīrieti, kurš var būt centrā. Īstenībā tur var būt arī vesela kompānija centrā. Tur var būt vīrs, tur var būt vīra māte, tur var būt sabiedrības priekšstati par to, kāda ir jābūt tai sievai. Un kā tajā visā atrast sevi? Atceraties, iepriekšējā lekcijā mēs runājam ar jums par to, ka ļoti bieži mēs savus vīrus nepazīstam, savus mīļotus vīriešus. Ka tu skaties uz savu vīrieti un ir tāda ilūzija, kāds viņš ir. Un ka mēs runājam par to, ka cik svētīgi, cik forši, cik skaisti iemācīties dzirdēt savu vīrieti un atteikties no savas ilūzijas un iepazīt viņu. Iepazīt to cilvēku, kāds viņš īstenībā ir. Nevis savu ilūziju ar to cilvēku. Šeit, kad mēs runājam par centru, tad mūsu uzdevums ir iepazīt sevi. Jo, lai savā centrā atgriezties, ir svarīgi pirmām kārtām noņemt nost no tā centra visus, kur tur ir. Kā saprast, kur tur ir? Tas ir tie, kuri vērtē tevi. Un vajag ar viņam no sākuma iepazīties. Un ko viņi sagaida no tevis. Un kurā brīdī tu arī sagaidi no viņiem kaut kādu atziņu, novērtējumu, atzimi, atpakaļsaiti. Un tajā visā atrast sevi un iepazīties ar sevi. Tas ir svarīgi. Dabūt sevi centrā, tas ir ļoti skaists darbiņš. Tas ir darbiņš iepazīties ar sevi.
Nu, tātad, sanāk, mums ir, no praktiskas puses, mums ir 2 etapi. Pirmais etaps, tas ir paskatīties, kā tur šobrīd stāv, kurš tevi vērtē. Un es aicinu jau tagad uzreiz pildīt arī praktisko uzdevumu. Paņemt papīru, paņemt pildspalvu un rakstīt. Tagad uzreiz paralēli tam, kā es stāstu. Rakstīt, kurš tevi vērtē. Kāda tu esi sieva, kāda tu esi mīļotā, kāda tu esi sieviete, kurš vērtē. Un varbūt tev ir priekšstati, kādi ir jābūt sievietei, kādi ir jābūt sievai. Varbūt var arī tā darīt. Pieņemsim, es tagad pastāstīšu piemēru. Jo absolūti visi tie šabloni, priekšstati, kāda jābūt sievai, ļoti bīstamu lietu. Tur tajās lamatās ļoti viegli nokļūt, un tajā nekādu neatrast sevi, mūžīgi mēģinot attaisnot to kaut kādu ideālu tēlu, kāda jābūt sievietei. Bet katrai sievietei jābūt savādākai, tāpēc, kā mēs noskaidrojam, katrai sievietei ir vajadzīga sava vide. Tā vide absolūti nekad vienai sievietei nebūs tāda pati kā otrai sievietei, katrai sava, katrai savs attiecības scenārijs, tāpēc vispār nav iespējams pateikt, kāda jābūt ideālai sievietei. Neviens nevar zināt, kāda jābūt tev ideālai sievietei. Neviens nevar to zināt. Katrs var tikai pateikt par sevi, kādi viņi jābūt ideālai sievietei. Bet neviens nevar tev diktēt kaut kādus savus noteikumus, savus šablonus, kādai sievietei tev ir jābūt. Tik dažādas ir tas sievietes. Nu, sāksim ar to, kā tu vari paskatīties spoguli uz sevi, paskatīties uz citām sievietēm un saprast, cik mēs esam dažādas. Cik ļoti mēs esam dažādas. Tādas acis nav nevienai tikai tev. Nav nevienas acis, kas būtu tāds pašs kā citam cilvēkam. Pat ja tie cilvēki ir dviņi, nav. Mēs esam dažādas. Un tāpēc ideāla sieviete, ideāla sieva, no katras no mums sanāk citādāka. Un tas ir forši. Nu un tātad. Pirmais solis, jā, vēlreizīt, tas ir uzrakstīt visus tos cilvēkus, kuri tavuprāt tevi vērtē. Otrais, kas tā kā papildinās, palīdzēs saprast, kurš tur ir tajā centrā, tas ir uzrakstīt visus tos šablonus, priekšstatus, kāda jābūt sievietei. Viņai ir jāgatavo, viņai ir jātīra māju, viņai vajag būt mūžīgi ar meikapu skaistai, viņai nedrīkst dusmoties, viņai, kas tur viņa vēl? Kas tur vēl ar viņu? Kas tur vēl viņai ir jādara? Vesels saraksts. Un tad, kad tu uzrakstīsi, kas viņai ir jādara, tad paskatīties uz katru to apgalvojumu. Un tā ar milzīgu interesi. Es pat teiktu ar tādu bērnišķīgu zinkārību. Pajautāt, kurš to teica? Nu, pieņemsim, sievietei ir jāgatavo vīram brokastis. Kurš to teica? Un pēc tam, kad tu tos visus šablonus, noteikumus, tu noņemsi nost, kad tādus putekļus notīrīsi, tikai tād tu varēsi pēc tam ar sevi iepazīties. Iespējams, tu vispār pagaidām vēl nezini, kāda tu sieva, kāda tu esi sieva. Kāda? Kāda tev patīk būt, jo visas sievas dažādas.
Visas mīļotas sievietes dažādas, visas līkavas dažādas, visas mammas dažādas, visas meitas dažādas. A tu kāda? Jo kamēr ir šis pienākums un tas šablons, kāda jābūt, jāgatavo brokastīs, pieņemsim. Tajā brīdī tu pat tā īsti godīgi līdz galam nevari zināt, ar tev vispār patīk tas brokastis gatavot. Varbūt atklāsies, ka jā, ļoti. Tikai tev gribētos nevis olas cept, bet pankūkas. A tev likās, ka vajag olas cept. Varbūt tu sapratīsi, ka tu ciest nevari gatavot brokastis. Bet tu varēsi ar sevi iepazīties tikai tad, kad visus šos šablonus noņemsi nost. Kurš to teica? Kurš teica, ka vajag gatavot brokastis? Kurš teica, ka nedrīkst izrādīt savas patiesas emocijas? Kurš teica, kas tur vēl var būt, kādi jābūt tai ideālai sievietei? Kurš to teica? Kur tu dabū šo informāciju? Un ja iespējams, tās cilvēks, kurš tev to teica, kurš teica, tā ir jābūt. Iespējams, viņam tas der, jā, iespējams, viņam tā arī vajag darīt. Bet kāpēc tev? Un kurš pēc tam liks atzīmes? Vai tu attaisnošies kaut kādas mistiskas cerības vai ne? Tas ir svarīgi. Un vēl šeit var slēpties tāds slīdens moments. Ja pieņemsim, tu tā ar savu zinkārību ieurbies tajā jautājumu, kurš teica, kā tur, vajag tīrīt māju. Un nāk atbilde, visi. Visi tā teica. Skaidrs, ka visi tā dara. A kuri visi? Sievietes no Āfrikas arī? No Ķīnas arī? Kuri visi? Tur noteikti nav visi. Tur ir kādas konkrētas personības. Konkrētas. Un tā bieži vien sanāk, ka tu dzīvo un skaties uz sevi, vērtē sevi, nevis ar savām acīm, nevis ar savām domām, nevis ar savām sajūtām, bet ar visu citu cilvēku. Ne visu, bet dažu kādu konkrētu cilvēku acīm tu sevi vērtē, tu sevi skaties. Šabloni, skolotāji, mammas, vecmammas, vīramātes. Turpat varbūt kaut kādi filmu varoni. Tur var būt ļoti liels pārsteigums, ko jūs tur savā centrā atradīsiet. Tātad, kurš mani vērtē? Un kādiem priekšstatiem, šabloniem par labu sievu, par labu sievieti es ticu. Tad otrais solis, tas bija pirmais solis saprast, ja? Kurš vērtē un kas tas par šabloniem un no kurienes man vispār ir šī informācija. Un tad otrais solis pats interesantākais, tas ir. Pilnā šīs lekcijas versija pieejama ekskluzīvi tikai slēgtajā klubā par attiecību un sapņu piepildījumu video vai arī podkasta formātā.